Nu ko, labrīt. Esam Trapenē. Tikko atbraucām no Smiltenes ar autobusu. Tagad dodamies uz Gaujieni. Nu, un sākam savu ceļu no Trapenes autobusa pieturas. Reku stopiņš mums. Te var ūdeņus nopirkt, ja vajag. Nu ko, šodien mums ir bišku garāks ceļš, 21 kilometrs. Ejam tur baudīt Latvijas dabu. Baudīt Latvijas dabu, ejam. Nu, no Trapenes izgājām cauri Lapegļu alejai. Baigi garā aleja īstenībā, kaut kādi tuvu pie 2 kilometriem gandrīz sanāk. Tā aleja ir baigi smukā, tāda forši patīkam iet. Tagad sākās, kas te mums tāda ir? Ozolu liepas? Nē, kļavas. Kļavas? Jā, izskatās. Nu jā, tagad ejam laikam cauri Kļavu alejai. Iespējams liepa. Iespējams liepa. No katrā gadījumā, kurš ir gājis cauri alejai, kad viņi ir izplaukusi, pastāstiet, kas tā nākamā par aleju ir. Komentārā ierakstiet. Ko dodamies tālāk? Ejam baudam dabu skaistu, saulaino pavasarīgo. Nu ko, pirmais piečuks noiets. Tagad apgulāmies tepat Mežiņā. Nu īstenībā nav piečuks, ir 6 kilometri. Jo mēs pagājām tālāk, lai atrastu vietiņu, kur bišku atpūsties. Šitādā smukā Mežiņā apgulāmies, guļam. Reku saulīt arī apgulās, saulīt pa maju. Ot tā. Nu, otrās dienas pārgājiens īstenībā nav tik traki. Es biju domājis, būs trakāk, bet nē, kājas nesāp. Vai ne, saulīt? Tūznas arī neparādās, bet nu šoreiz ir vasaras apavi uzvilkti. Iepriekšējā reize, kad mums tās tūznas bija baigi daudz sametušās, tad es gāju šitajās rudens apavos. Nu, it kā ar membrānu, it kā elpojoši un bija pabiezākas zeķis. Moždēļ tā arī tās tūznas veidējas, un pagaidām šobrīd tūznas vispār nav pat tūmā parādījušās. Kaut kā tā, labi, atpūšamies un tad dosimies tālāk uz Gaujienes pusi. Nu kā tad bez šitajiem mazajiem dzīvnieciņiem? Kas tas būtu pa pārgājienu, ja mēs viņu nesastaptu? Rāpo mazulis. Meklē ēdienu. Nu ko, nogājām 12 kilometrus,
apstājāmies pusdienas paēst. Uztaisījām jaunos vēl sublimātus. Pagājušo reizi mēs taisījām gulašu. Tas mums ne īpaši. Ēst viņu var. Viņš ir garšīgs, bet tā konsistence tāda, ka es katrā gadījumā nepirktu viņus atkārtot. Bet ēst viņus var. Nav viņi negaršīgi. Viņi ir diezgan garšīgi, bet man ne īpaši patika. Tagad ēdām rīsus ar šķiņķi. Šitie gan bija ļoti garšīgi un arī pats ēdiens tāds. Katrā gadījumā šitiem sublimātiem rīsiem ar šķiņķi točno būs vieta manā somā. Tos es atkārtot pirkšu. Tagad ejam, turpinam iet uz priekšu. Palikuši mums vēl kaut kādi 9 kilometri, plus mīnus. Jūtamies labi. Kājas arī jūtās labi. Ko tu vari piemest klāt? Neko. Viņai arī viss kārtībā. Ejam, turpinam iet. Turpinam baudīt Latvijas dabu. Ejam uz priekšu. Tikko baigi patīkam bija. Brauc sabiedriskais autobus. No Gaujienas laikam uz Trapeni, es sapratu. Un tagad viņš izbrauc, diezgan raiti tā izbrauc no līkuma, ierauga mūs. Un skatot, sāk ritīgi bremzēties. Pirms mūs mēs tā smuki maliņā it kā nostājušies. Un gaidam, kad pabrauks. Šīs tā ļoti, ļoti lēnām brauc pretīm un ar rokām parāda savu līdz, kā viņš rādīja, ka mākonis. Un sabremzējās ritīgi lēnāk garā pabrauc. Mums garām pēc tam atkal pedāls grīdā aiziet. Forši cilvēki. Es saku, laukos ir forši cilvēki. Lai mums nevajadzētu putekļus rīt. Sabremzējās un tālāk atkal brauc. Laikam nekur nesteidzās baigi. Labi, čāpājam tālāk. Ko? Esam nokļuvuši Gaujienā. Šodien ceļā pavadītais laiks ir 9 stundas. Esam nogājuši kopā 22 kilometrus. Jūtamies labi, kā par brīnumu. Laikam ar vakardienas tiem 15, ko iesildījāmies. Šodien jau, man liekas, varētu arī, nezinu, gandrīz vai tricāri noiet. Kaut kā tā. Tagad iesim uz Pieturu un brauksim uz Alūksni atpūsties. Un tad jau rītdien vēl vienu Mežtakas posmiņu iesim. Tas būs 3. Mežtakas posms. Pēc kārtas. Jā. Kaut kā tā. Labi. Paldies, ka skatījāties video. Tiekamies nākamajā video. Atā!